ņindzas. Šodien esam atminuši uz drift gameiem. Sezonas noslēgums. Esam jau atbraukuši, izkrāvušies. Riepas viss. Vajadzētu flančus vienīgi uzlikt šitiem diskiem, ja mēs viņiem brauksim. Nu, esam divatā ar sīko, ja? Oi, atvainojos, Ivo. Nu, tagad brauc pro un strīti, kas grib vēl trenējās pa lielo trasi. Nu jā, gaida mazo trasīti un šodien mēģināsim nobraukt treniņu un arī Bīdze pro pabraukt. Redzēs, kas būs, ja līs lietas, tad noteikti nebrauksim. Čekosim, kāda laikapstākļi būs. Bet pagaidām, jā, krāmējamies ārā. Gatavojamies treniņam, kaut kur pēc pusstundas mums sāksies. Tā kā aiziesim pačekot, kā citi brauc, sagatavosimies un mīsim, vai ne? Nu, ko teiksi? Šodien Marata nav es tev čakarējuši prāt. Ko? Uzfilmējuši šodien ar kaut ko? Jā? Ko? Ainosim. Jā? Nu, davai. Ejam pastīties, kā citi brauc. Tas aturbaču uzbūvējis, redzi? Tā žurka. Nu, mums būs te trasīte, konfigurācija pielikšu tūliņ, bet, nu, lielie brauc no turienes. Un, protams, varēja pieteikties tur braukt, bet, nu, es sezonu neesmu braucis, tā kā es negribēju tur līdz. Es domāju, bez leņķa tur nav ko darīt. Kā tāda ampelēšanās, strītam braukšu to konfigurāciju. Protams, ka izbraukt jau var, bet, nu, man šķiet, tas ir nenopietni. No, kas mums tur brauc? Brālītis. Obā! Pasties, kā viņš uz strīpas ir, ne? Raganas katlā uz jumta uzmeta. Pasties jau mauc tālā. Kaut kādas interesantas skaņas viņam tur notiek. Nu ko, vecīt? Klusums mums ir iestājies, ja? Strītiem kārtot rasīti, mēs vēl kafijojam. Nu, gaidam, tā kā tiekamies pie starta. Es to konfigurāciju vēl mēģinu, bija baigi garā, viņa īstenībā būs divreiz astotnieks nedrīz jāizbrauc. Jāmēģina atcerēties visu, lai nesečakarētos trasē, bet vajadzētu mēģināt pirmo braucienu otriem nobraukt. Izčakoties, palaist pa priekšu, lai lielāku distancītu un izčakoties trasi. Jo šitie ņindzes jau, es domāju, ja es braukšu pirmais pa priekšu, viņi nāks durvīs man. Šitie jau ir traki puikas, tā kā mēģināsim pirmo safe run uztaisīt un tad jau mauksim. Un, lai Dievs dod klāt, ka nesāk līt, es gribu nobraukt vismaz treniņu šogad vienu, vai ne? Ko? Jā. Ko? Jā. Ko? Pasties tā? Jā. Ja? No, tā kā tā, tiekamies pie starta. Īstenībā tuliņu vajadzētu iet. Vajadzētu jau tuliņu iet sildīt aparātu. Tā kā, let's go. Mums neiet mašina. Nu, un šeit mani piemeklēja problēma, kas visu laiku man būtībā izlien ārā, tā kad motora telpā ir liela temperatūra, uzkarst. Bet šoreiz izstāvēju rindu, viņi īpaši tur nevarēja izkarst, braucis pat vēl nebiju. Un atteica jau
cilindri. Kāds no cilindriem atsaka, paliek mašīna uz 5 vai 4 cilindriem. Bet, nu neko, mēs to ātri atrisinājām, vienīgi sāka līt, tā kā pirmais labais brauciens pa savas asfaltu bija uz 5 cilindriem. Твою мать, pilna! Lietu slīst, mašīna neiet, kamera neiet. Viss tāpat kā šitā GoPro. Kaut vienu braucienu uztaisītu normāli. Jā. Es aizgrišu to. Tagad viņā visi video, kas būs, vai viņu uzfilmēt, būs. Nu labi, kaitāji, nav stress, vai ne? Dabūsim teikt pa slapjiem. Nu jā. Veiksmē. Mums bija skolē viens štekerīts, nebija uz klipsīša virsū, uzspraudām aizgāja cilindri. Bet, paši redzat, līst lietus. Kaut vienu normālu braucienu būtu izdevies nobraukt. Jā. Akalu jālumās. Nopļurzīja tikai sačakarēja mums trasi un viss. Visa pamale mums rekuri mauna. Nu, brauksim pa slapju. Neko darīt. Vai ne? Tagad gan slīd. Un močuna slīd. Ka līst no gaisa, tad slīd. Tā laižam uz kafejužniku, ja? Mēģināsim ūdeni dabūt. Nu, filmē. Pasties, cik mums daudz vajag. 3 eiro šitāda maziņa pūdeni. Es zinu, kur var dabūt ūdeni. Ar ūdeni ir jā? Jā. Tā, mums bija pamaza antifrīza, bet dzēsēšanas šķidruma. Nopirkām kafejnīcā mega lēto ūdeni. Negāzēts ūdens, 3 eiro. Vai pat tā vispār ir 0,5, 0,33 pudelī.
Taču ielējām 2 pudelītes vēl pamaz. Un tad mums palīdzēja tur tā peļķi. Tā, tur. Vaigi tīrais nebija tur ūdens, bet no... 0,5, jā. Tā vēl normāli. Vaigi tīrais tur ūdens nebija, bet viņā tāpatās akalis lamājos. Tāpatās ziemu mēs viņu liesim ārā, liesim iekšā antifrīzi, izskalosim. Maksimums, ko mēs varam izdarīt, tas ir aizirst pečkas radiatoru, bet nu labi. Līst, tas no kā mēs vairāk baidījāmies. Ot pa šitādu, kad nāk no gaisa, tad saķerēju švaka. Es iekrītu turbo bedrē un nesanāk uzbūstot apakaļ un es taisnojos ārā. Bet braukt var, cik mums ir laiks? 13, 26. Es nezinu, vai pat mēs vēl paspēsim vienreiz izbraukt. Nu, iestāsimies rindā. Tāpēc, kad sjotūliņi jau beidzās mums. Vai pat ir īstenībā jēgai braukt. Re, kur jau pro tačkas stājās uz lielo trasi. Nē, kaut gan lielā trase vairāk nebūs. Bet nu labi, stājamies rindā, izbrauksim vēlreiz, ja sanāks. Tā kā davai. Nu ko, temperatūra ok, cilindri iet, jā. Lietus beidzās, tikai trases lapja. Saraustīti, bet bija ok. No tā, treniņu nominām, jā. Būtu sanākuši 6 braucieni, bet vienu braucienu noziedojām, pielējām mega dārgo ūdeni. To pats vainīgs nepiefiksēju, jo pēc katra treniņa man tur jāpielēj kaut kur litriņš, nezinu, viņš kaut kur izgaist. Laikam motors sācis ir kaplēt. No tā, nominām treniņu. Bez starpgadījumiem, pat močījām pa riktīgi slapjo, pa šitādu smidzināja un rija liktīgi. Principā, ja būtu stoks bez turbo, varētu afigeni nebraukt. Saķere ir, vienīgi ar turboču, jā, nu, on-off, jauda ir, jauda nav, grūti braukt. Vienīgi varbūt kaut kā mēģināt ar bremzēm viņu turēt, bet vietām ir peļķis, es domāju, tad sagrieztos. Bet nu ir kā ir. Nominām, ar cilindriem problēmu atrisinājām, uzspiedām uz viena štekerīšu spoles un noklikšķaini sāk iet cilindri. Tā kā droši vien tā patērija problēma bija slapjā raganā, iepriekš te kā mēs beidzām braukāties, bet nu, tas ved domu vispār īstenībā, kad mums uzkars dzinējs un neiet cilindri, tad problēma ir tajos štekerīšos, viņiem zūd kontakts. Jā. Tā kā īstenībā pa ziemu mēs varētu to štekerīšus nomainīt un to pravotku tur nomainīt visu pie spolēm un varbūt pat atrisināt šo problēmu. No tā, jācer, ka vairāk nelīs, nožūs, visi riņķī mums ir gaišs, visi mākoņi aiziet uz turieni. Gaidīsim Bīdze Pro, redzēs, ar ko mums izliks braukt. Ceram uz visu to kručenāko. Principā baigi ātri diena paies, ne? Jā. Labi, es gribu uzlikt vēl citas riepas, pilnīgi jaunas. Nedrīkstēs? Nē, šitām ne, uzlikšu tās lielāku profilu, jaunas riepas uzliksim, lai ir saķere labāk, jo trase diez vai nožūs.
Varbūt vismaz viņa būs vienmērīgāk tā saķere mums. Bet, nu jā, karoči, jā. Tā kā tā ņindzis. Bija pāris sekotāji, pat pišķiki, vai ne, pienākuši. Parunājās, daudz satikām. Uz līmīti savu atradām, vai ne, uz kompakta. Tā kā tā. Ot, iesim darboties, gaidīsim Vīdza Pro. Ko? Nu, tur tagad viņi trenējās. Pro kopā ar strītiem dažiem. Pietrenēsies šito konfigurāciju. Mums taču starp citu ir vēl viens treniņš. Yes! Jā. Pareizi, mums taču vēl viens treniņš. Un tad būs tikai tā kā, nu cerēsim, ka dabūsim pabraukt vismaz pa kaut cik sausu trasi. Jo mums pa sausu bija viens brauciens uz 5 cilindriem, bet žurku arī var driftēt uz 5 cilindriem. Būs tā, kad ir, tad jau viņi iet. Tā kā tā. Jā, tā gaidam, karoči, nākamo treniņu pēc stundas, ja nemaldos. Vai ne? Stundu darīt. Tu spēlē spēlītes, iešu nomainīšu riepas. Tā kā tā. Davai. Es uzzināju savu pretinieku Vīdza Pro. Kā domā, kurš tas ir? Ko? Šitais te Artūrs. Nē. Šitais te to dzeltenočis. Nē. Tas te, kurš tajā slapjā raganā? Nē, te ir tāda vienīga mašīna, tikai tāda ir. Es nezinu tā. Mēs brauksim, karoči, ar Māri Hartmani. Nē, es ceru, ka būs, nu redzēs. Nu kā būs, tā būs, mīsim, jā. Jo šitā trase baigās priekšrocības nedod gan leņķim, gan jaudai, tā kā, nu skatīsimies. Galvenais, lai krašu nav, vai ne? Jo viņi jau šitie pro driveri, Hartmans diezgan labi brauc īstenībā. Gan jau būs šī bis, tā kā, davai. Tagad riepas mums točni ir jāmaina. Diezgan daudzi nodilušas arī pa slapju, pasties. Praktiski vispār proķīša vairāk nav. Bet nu liksim nullīti un 45 augstumā. Šitai mēs varēsim spēlēties ar spiedieniem vēl. Vai ne? Pasties, kas te gaļas ir. Jā, nu atliekam virsū. Jā, riepas mums virsū. Tandēmiem arī esmu sagatavojies. Tā kā viss būs kārtībā. Tātad minam treniņu akal. Atrenēsimies, pastīsimies, kas mums ar šitām riepām ir. Kos tev sākas? Un reku jau visi stāv, gaida. Bļai, tas sadalonis devējs čakarējās. Viņš jau pie pielaišanas mums mozgas taisa. Pēc tam jau viņš iet. Not jā, minam trenēties. Vai, gāžam. Mēs kāda saķere būs tagad ar šitām riepām. Cekli. Te uz vietas, ka griezu tu Put away
labas, vienīgi trasē drusku sačakarējos, kad ne tur aizbrauc. Bija ok, saķere ir laba šitā vietā. Nice, var maukt. Tā kā tas šī viss ir jāmaukt. Pirmais tandēms, jā, mums? Vīdza Pro. BMW diski. Mums ir atkal peļķe sranā. Pa lielo mēs padirsām. Kāpēc? Tāpēc, ka es iemetienu neuztaisīju. Nu tas jā. Loks esmu, kāpēc? Baidījos, ka nebūs saķeres. Darījām visu, ko varam, draudziņi. Tik daudz reiz iztaisnojos, kad šitā mēs padirsām. Ir īz, vai ne? Protams, tu jau ar droni varam. Viss, ko tālāk? Viss. Vairāk nevar piedarīt? Ne. Kāpēc?
zaudēju все. No, padirsām vai ne? Ko? Nervi, uztraukums sen nav. Uzliksi video, kad tu sāki tur sirds pukstas. Sen nav sacensības braukt, es iedevu nervi, nobijos, ka nebūs saķeres, iemetos. Un kareči, es pat nemaz neiemetos. Vienkārši taisni aizbraucu. Jā, tā ir pirmā kļūda, un tad sekojot ar laikam, sekojot ar es iztaisnojos vienā vietā. Būtībā, ja sekojot, viņš būtu, kareči, kā ir, tā ir, neko darīt. Mums bija priekšrocība būtībā pa slapi drusku labāka, bet teica, loks nemācēja izmantot to, vai ne? Nē, ir ok. Jebkurš brauciens, jebkurš tandēms, tā ir pieredze. Neatkarīgi tu vinnē vai zaudē, galvenais ir braukt. Un es esmu sapratis to, ka žurkai ir saķere pa slapju, vai ne? Mēs varam braukt pa slapju, ņemu savus vārdus apakaļ, ka mēs esam kā pīle pa ladu ar šitām 245 riepām, ja uzliek nullītes, ir figenā saķere. Vispār nedrīkst par to sūdzēties. Ir tik jāatstrādā un jātiek ar turbo bedri galā. Jo, turbīna nav jaudas tajā momentā, un tu jāklačī sajūgs, un kamēr tu daboni sānslīdi, tikmēr jau tu esi iztaisnojies. Būtībā 90% man tas tā arī notiek. Bet bija ok, ne? Ko? Nezinu, pasēdēsim. Kaut gan nezinu, var arī aiziet paskatīties, kur kas tā pati slapis. Kā tālāk pārējie brauc, bet es domāju, kad vajadzētu sākt lēnām taisīties mājā, jo mums pasākums ir beidzies. Šogad pirmais, vai ne, un noslēdzošais. Ko? Kas būs nākamajos vidikos? Tu gribēji mani te nākošu gadu vest. Es te točinu pat pirmo reizi. O kas ir, mēs sakačāsim skilu pa vasaru un brauksim? Vienu vecīt pa slapju te var gāzt, tā kā lielais. Es varu pat sadarēt, ka šitien pirmo vietu paņems kāds no strītiem. Ja ne pirmo, tad trīniekā točna būs kāds strīts. Tā kā tā, ko nākamā vidiku taisīsim. Ja būs česiks gatavs, tad brauksim ar česiku kaut kur pavizināties, ja? Česikam palika bāku uzlikt. 2 caurumiņus aizmetināt. Sliekšņus pa ziemu taisīsim, vai ne? Hidra jāuzliek vēl. Bet tas tur sīkums, visa fona. Stūri, jā, pārēju. Jo viss piķis aiziet citās lietās, stūris pārējiem, un pagaidām piķis neatliek, vai ne? Tā kā ir parasto var padarīt. Var ar parasto, jā, bet, zin kā gribās jau, lai tu sāc braukt ar tādu, kāda viņa būs, lai nekas nemainās pēc tā. Tā kā tā, turās, jā, burās, visi šmurās, pišķuli juhu, vīnam mājā. Vai iesim vēl pačekot, aiziesim vēl pastīsimies, kā citi brauc. Ja pārstās līt, tad aiziesim. Tā kā davai, uz nākamajam vidikam. Brika man rokas trīc, tas ir pisķēts, bet tā adrenalīna dava, ko iedod šitas viss pasākums.